Pārbauda. Maksa būs pēc tam jāsklāsies, ka ir. Ja es negribu iepūst, tad man Iepūst sev un iet mājās. tā mani ved uz slimnīcu, vai ne? Jā, ved uz slimnīcu. Es neko piespiet vārdu. Ar savu mašīnu varēs drift. Jā, bet tev drīkst aizliegt startēt un pēc tam izskatīt nesotas rīcību. Tas ir tāds jautājums. Jā, Interesanti. Tā tajā pārkārt, uz tā mašīnas ir būt kaut kāds mehāniks, kas veigā alu apkārt, pieņems. Jā. Netik Viņš noliek altu uz stāvu runājās. Jā, to nedrīkst darīt. Vai Vai visiem saviem mehāniķiem Bet tad arī tajā bufetītē bufetītē arī nevajag tad būs apstākļus Jā, jautājums. tad bufetē nevar tirgot altu. Bufet, tu izdēji ārā skatītāju zonā un dzer, tos mehāniķus drīkst dzer skatītāju zonā. Tāpēc sanāk, ka mehāniķis var aiziet skatītāju zonu, piedzerties un atnākt atpakaļ. Atrāpot. Viņš nedrīkstēs nesulīt uzvesties jebkurā gadījumā. Nē, nu tas ir skaidrs. Nē, vienkārši tikko gāja runa, ka nekāds alkohols, ne mehāniķi, ne dalībnieki. Tam es pilnīgā piekrītu, bet tikko atkal izskanēja, ka izdēja ārā stadionā. Nē, tu izdēji ārā pie skatītājiem, tu drīkst izdzert savu sidra glāzi vai alus glāzi. Tu nedrīkstēs piedzēries un tu nedrīkstēs staigāt ar alu pitlēnā. Viņš var iziet ārā, iziet 200 grošus, jā, viņš vēl ir skaidrā. Bet tikko viņš ienāk iekšā, viņš Nu nav taisnīgs. Vienkārši jāizslēdz vispār šādas iespējas. Komaģēt, ja teiksim, ir mašīna no tīma kopā, ja, tādā gadījumā vienkārši tīma uzvedības tieši pilots. Jā, tieši tā. Tā visur arī. Tā ir, nu, un tur viss un mies un dievs vienkārši, nu to uzreiz. Ne, nu kā, piemēram, es tālāk netieku, es gribu iedzert savu sidriņu, bet es skaitos savu dalībnieku, es negribu, lai man anulē, piemēram, manu rezultātu aiziet pie skatītājiem un dzeru savu sūtu, savu sidriņu un skatos uz bloku, nu, kur ir problēma? Un pēc gomas jau var nākt iekšā. Bet joprojām dalībnieku parkā, kaut arī es vairs nestartēju, tomēr zolīdā attieksmē pret citiem sportistiem. Nekā milzīgs. Dalībnieku pārkā patiko nevar redzēt, tas tur ir Robīnēs ar košāru. Nu kā kurā vietā, kas ir Nu, es zinu, ka tas ir tāds interesants jautājums. Bet ar bufeti arī tu netirgot dalībnieku zonā. Bufetē dalībnieku parkā. Viņš netirgos, ja jūs netirgsiet. Konceptuālā, jā. Ķīvēs Būs rokā. kaut kāda vieta, viņas tā kā rallījās. Bet tā grūti pildīt? Nē, es zinu, šis jautājums mēs arī atvērdām, bet mēs izdomājam, ka laikam tomēr driftā tā nē. Tāpēc, ka, piemēram, rallijā tā ir tāda endurance, tāda uzreiz, zinu, ka tev visu laiku jāpild, tāpēc, ka tev tukša bāga, bet, principā, uz driftu atbrauc jau sagatavojies. Daudz nepatērē degvielu. Jā. Tā kā mēs izlēmām atsevišķu šādu lietu organizatoriem nelikt. Ja tev vajadzēs, aiziet un iepild. Bet nebūs tā, ka tas negās kaut kāds sūdības, no kaut kā slēpjā parkā lietu. Un nostīt nevarēs. Tas nevar. Nostīt arī nevarēs, jā, benzīt. Jo? Kas vēl? Salons ar esiem tādās 3%. Jā, bet priekšējiem beņģiem jau, ja? Abiem? Nav, kas? Nav? Saka vēlreiz, tu vari ar sporta mašīnu braukt. Nu, tu biji street klasē, tagad ir street klasē, tagad tā, ja tu nebrauc pro klasē, tad tu brauc street klasē. Mega mašīna. Nemāk braukt. Street klasē. Nē, varbūt tu māki, bet tu negribi braukt pro klasē. Vai arī negribi. Tad tu visus vinēt street klasē, vai arī otrādi, tev nepietiek naudas, lai braukt pro klasē. Bet tad tu tikai vienu sezonu tā varēs nobraukt. Nav iespējams kaut kāds ģēsams, superkārs, Savu krēmis jau brauc uz gonku, jau zinu, ka vinnē. Pro klases sacensību, čempionāta laikā varas mainīt mašinas. Piemēram, brauc viens BMW, pēc tam cita mašina. Jā, paskaidrošu. Tātad pro klasi kā tāda, viņa veidojās no vairākām komponentēm, ja? Tas ir sportists,
kas prot savaldīt šo te automašīnu lielā ātrumā, vadīt prasa tā kā vajag. Tā ir automašīna ar drošības kartes. Jā, tātad viens bez otra, tā kā neies krastā. Mašīna netiks piesaistīta vienam sportistam. Es varu katru golfu braukt ar citu mašīnu. Punkti man tiks vārti tik un tā. Jā, tātad mašīna nenoteiks sportistu. Bet viens un tās pats cilvēks var braukt ar citu mašīnu uz street klasē un pro klasē? Principā tās nesanāk. Licencēžas, tev ir pro licence un visu tu vairs nestartē street klasē. Licence ir tev kā sportistam, nevis savai mašīnai. Tu jau, tu izņem licenci uz sevi un savu vārdu uzvārdu, nevis uz automašīnu BMW. Mašīnu var izmantot gan street un gan pro. Mašīnu var izmantot, bet ne tas pats pilots. Jā, cits pilots. Tātad, piemēram, ar manu mašīnu var street klasē braukt kāds Čaļiks. Fiedzinot, jā? Jā. Sanāk, ka tas sacensības nekad nepārklāsies? Nē, es nezinu, tā ir. Tas sanāk, sacensības nekad nepārklāsies, ja? Street un... Nē, viņas, es tev teicu, tur, kur varēs organizātori nodrošināt divas dažādas ātrums trasē, tur viņas būs kopā. Ja nevarēs... Bet vienā laikā noteikti nebūs. Kaldu? Vienā laikā. Vienā sekundē. Nē, teiksim, viens stadionā visierniekos notiek, piemēram, street un pro notiek tajā pašā, ne? Tad sanāk, ka nevar, tad tīri fiziski nav iespējams. Es nevarēs, tev būs jāsamierinās. Jā, es domāju, kur tu patiešām gribi startēt, kur tev tas ir svarīgi. Un kurā tu dos to mašīnu braukt, vai tu ņemsi? Jautājums. Aptuveno skaitu pro mašīnu skaitā dalībnieku. Aptuveno. Nē. Pirms sezonas sākuma tika minēts kaut kas ap ciparu 15. Šobrīd es zinu, ka vairāk no tiem, kas plānoja, vairs neplāno, bet ir jauni, kas plāno. Līdz ar to, principā, lai čempionātu posmu skatītos noticis, ir jābūt 8 mašīnām uz startu. Jā, tas nozīmē, ka... Tas ir kopā pa visām valstīm. Viss, kas ārot uz šeien, lai Latvijas čempionātu posmu būtu noticis, mums vajag 8 pilotu mašīnu. Jā. Pirmais posms būs 1. maijā? Jā. Autoegzotikas laikā? Jā. Vai arī 2. Jā, pārklāsies pirmais pro posms. Autoegzotika. 100% nav garantijas viņa būs. Jā. Tas vēl tur tādas. Varbūt mums būs piķerniekos ātrāk izvēlēt. Jā, tad principā var izvēlēt. Elkas? Par reģistrāciju street klasē, piemēram, ka tu reģistrējies, cik es atceros, pagājušajā gadā, ka personu dokumentus vajadzēja rādīt? Kaut ko vajadzēja? Nē, es neatceros. Nē, pieņemsim variants tāds, lai aizsargātu tos mazos. Piemēram, visās ziemas mačos, un tur ir tāda fiška, vai ne? Atbrauc, un, piemēram, grib braukt, ietrenēties, 2 reizes braucienu braukt. Paņem citu vārdu nobrauc. No citu vārdu vienkārši. Cilvēks pieregistrējās, pieņemsim Kārlis Zāriņš. Tur ir bišķi cita specifika, tur ir noteiktais apju skaits, kas tev ir iepazīšanās. Un taču tā nav, mums ir tāds laiks. Mums ir 2 stundas. Kā piemēr, kā varētu izdarīt. Es redzēju, kā Ēriks un kā Kāriņš. Pareizi.